Labdien! Labdien, Jēkab! Prieks satikties! Man arī prieks. Nu tad brauksim uz augšu. Nekas cits neatliek. Pilsēta vai daba? Gan. Mīļākā bērnības karša? Zemenes, tas, kas mežā auga. Dārzenē. Mīļākais mācību priekšmets skolā? Matemātika. Klusums vai sarunas? Reizēm klusums, bet liftā ar jums sarunas. Un visbeidzot, ko nevar nopirkt par naudu? Par naudu tik daudz, ko nevar nopirkt. Īpaši tad, ja tās nav. Tad dosimies. Sarunu cikls Eiropas vērtību kalendārs, ko veido Eiropas parlamenta birojas Latvijā un kopiena Mēs esam kopā.eu. Šajā adventē runāsim par kādu no Eiropas vērtībām. Sarunu vadīšu es, Māra Sleja. Šajā epizodē mēs ar Skaidrīti un Jākabu runājām par cilvēktiesībām un par to, cik svarīga katra indivīda dzīvē ir patstāvība un spēja par sevi parūpēties. Skaties šo epizodi šeit! Vai jūs varat īsumā, varbūt tas nebūs īsi, abos jūs gadījumos, kas jūs esat un ko jūs darat, ja mūs skatās tie cilvēki, kas nezina, kas jūs esat un ko jūs darat? Ikdienā es studēju pārielai, ekonomiku un diplomātiju. Jā, un kādēļ es šeit esmu, tas kā tas sauc, Mēs esam kopā.eu aktīvists, mums tāda foršu jauniešu un arī jau vecāku dažu par jauniešiem kopiena. Mēs satiekamies, runājam par demokrātiju, rīkojam pasākumus, braucam uz tiem, pārstāvam un tad nonākam arī šādās foršās sarunās. Es esmu ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore. Sociālo politisko pētījumu institūts tāds pie fakultātes, un tur es tad esmu vadošā pētniece. Nu, tie ir mani tie oficiālie amati. Runājot par Ziemassvētku kontekstu, man šķiet, vai jūs esat pamanījuši, ka Ziemassvētkos cilvēki sasparojas, palīdz viens otram, atbalsta viens otrs, iestājas vairāk viens par otru? Kāpēc tieši Ziemassvētkos? Nu, ne tikai Ziemassvētkos, ja ir kaut kādas kampaņas, ko, piemēram, televīzija organizē ziedojuma kampaņas, tad arī ir jābūt kādam, kas vada to. Bet es domāju par Ziemassvētkiem. Ziemassvētki jau parasti balts sniedzīši snieg uz skujiņām. Pāruks un sirdī tik labi un tik mīļi un tik daudz pārdomu par sevi un par atzimšanu un par daudz ko labu. Bet, tagad, ja mēs paskatāmies, ar ko sākās Ziemassvētki, ar komerc vilni. Manuprāt, tiem Ziemassvētkiem un tām skaistajām vēseles lietām tur paliek arvien mazāk tā brīža. Tas vilnis vai tā straume ir diezgan, jāsaka, pārliecinoši. Un tas troksnis ir tik liels. Es tieši tā sāku. Jā, un es teikšu godīgi, es kopš adventas laika sākšanās, decembris sācies, izjūtu tādu tā kā ārēju trauksmi, ka viņa nerodas iekšā, bet kad visu laiku viņa tiek grūsta uz mani, bet es gribu tā kā es gribu pieslēgties tām sajūtām, ko jūs tieši teicāt. Tad tas ir tāds reāla izvēle un darbs, lai varētu pieslēgties. Kas tad ir ar to Eiropas cilvēku, labklājības cilvēku, kuram kopš grieķu filozofijas laikiem, racionāliem, tas galvenais, ko piedāvāja filozofija un māksla, ir domāt par sevi. Jā, tā ir ar visiem stoiķiem un ar visiem epikūriešiem un ar Aristoteļiem un visiem filozofiem antīkajā pasaulē. No tā jau sākās tas Eiropas cilvēka individuālisms un domāšana par cilvēku par individuālu būtni. Un pašam cilvēkam, jo ja mēs runājam par to pašu demokrātiju vai vienalga ko citu, viss jau ir atkarīgs no brīva cilvēka, individuāla cilvēka, vieda, gudra cilvēka uzvedības šajā pasaulē. Un to taču neviens no malas cilvēkā nevar iedabūt. Un tad man nāk prātā tie mirkļi, ar kuriem varbūt jūs esat arī saskārušies, kad ir tie mirkļi, ka kādam tiek kaut kas darīts pāri. Kaut vai publiski notiek kaut kas, kur īstenībā vajadzētu
lekt, aizstāvēt, pasargāt, iestāvies. Un mēs redzam mirkļus, es arī pat esmu bijusi mirklī, gan kur es ielecu un aizstāvu, gan kur es stāvu, skatos, un neviens par mani neiestājas. Es domāju par to, kurš ir tas mirklis, kad mēs pieņemam lēmumu iestāties par kādu, un arī neiestāties, varbūt bailēs, ka man būs lielāks problēmas, ja es jau pateikšu, un es labāk klusēšu. Mēs vienmēr esam teikusi, ļaunums notiek tad, kad labi cilvēki klusē. Jo, ja var, jā, man liekas, ka savā mērā tas ir cilvēka, to individuālismu, cilvēku pašu izvērtējums, ka ir bailes no sakām, tev ir sajūta, ja tas neskar mani, es varu neiesaistīties, man teorētiski individuāli skatoties, var būt tikai negatīvas sakas, bet pretstatā, tas individuālisms mūs, tas var novest pie tā, ka, kādā vidē, ja tas var apmēr, arī mēs varam būt tie, kas tiek apbežot, vai kuriem tiek darīts pāri, un gribētu kāds cits iesaistās, un tad iespējams jau var būt par vēlu, jo tas cits ir apšķirts, cik tālpi, vairāk viņš nepiedalās te kopienā sarunā, vai tas tā riskanti. Ne, jūs aizskarāt ļoti interesantu otru pusi, bet katrai parādīja, vai ir sava laba un arī sava ēnas pusi, bet tu neko nevar darīt. Bet tas individuālisms jau, es saprotu to individuālismu tā, ka cilvēks daudz vairāk domā par sevi, kā veidot viņu, lai viņš būtu atbildīgs un tāds, kurš neies tam garām pakritušajam. Tad jau arī to kristietību galvenokārt saistā ar to, ka tā mācīja šo dzīvi, individa dzīvi, jo ticība jau otrā arī nevar ieliet vai panākt. Jo cilvēku ticība ir viņa pašlieta, individuāla lieta, it īpaši luterānisms. Šeit ļoti intīma lieta arī. Un intīma lieta, individuālismu tāds ir, bet līdz ar to individuālismu Eiropa mācīja to cilvēku būt atbildīgam. Arī morālām un atbildīgam. Bet tu jūti, ka cilvēku tiesību likumi, kas ir Eiropā, ietekmē tavas izvēles kā cilvēkam ar iesaist neiesaist? Es drīzāk teiktu, tas atspoguļojas sociālās normās un audzināšanā. Es ikdienā nedomāju par cilvēktiesību likumiem, vai cilvēktiesību deklarāciju. Nav tā, kas ikdienā ejas ievēro, ne tas un tašs. Kurš pants šis būs pārkāpums? Bet man liekas, šeit ir svarīgi tas, ka man liekas, ir patīk audzināšana, jo man, piemēram, man liekas, ļoti daudz cilvēktiesību aspektu, bet man liekas, viens no tiem svarīgākajiem ir tā savstarpējā cīņa, ka mēs ieklausāmies viens otrā, un tas ir, man ģimenē vienmēr bijis, ka lai jāskatās kādā ziņā tas viedoklis tiek ņemts vērā vai netiek, vienmēr ieklausās viens otrā. Un tas tie aspekti, tas ir vienkārši audzināšanas jautājums, un tad, ja es sastopos ar viedokļu atšķirību vai kādu netaisnību, man, cerams, ir jāaudzināta tā cieņa pret to otru. Man liekas, tie likumi veido sociālās normas, kas veido cilvēku audzināšanu, kas veido mūsu pār. Audzināšanai ir nozīme, un es nezinu, dažreiz varbūt tā ir arī slikta, jo es esmu piedzīvojis to, kā mani bērni redz, kā es iestājos, kad riteņbraucējiem pagriezienā grib uzbraukt virsū automašīnu, kur riteņbraucējiem ir bijusi īstenībā priekšroka. Es iestājos, neļauju sistam vīrietim, kas gribēja sistam maušmužu vadītājiem, un man bērni tur stāv malā, es viņus nolikus malā, un es tā kā iesaistās citi cilvēki, bet dažreiz jau varbūt tas tieši mums nodara pāri, ka mums ir ieaudzināts kaut kādas lietas, un mēs, nē, pareizi būtu šādi, bet tad ķermenis liek iesaistīties vai bēgt tieši. Es drusku atsākšu, man ļoti patīk tas jūsu skats uz to normu, pēc kuras jūs tur nevarat vaļā to kodeksu un neskatāties pēc kā jūs dzīvot. Es daru tāpat. Un reizēm atvainojos, ka es neesmu anarchiste. Bet, jā, tās cilvēktiesības, ko piesauc, viņas ir vajadzīgas politiski. Tas pēc otrā pasaules kara tomēr sākās viss. Un kad tas cilvēks bija tik ļoti pazemots un holokausts un viss, un ne tikai tas. Tā kā saprotams, kā tās radās. Un tu tas cieņa jau ir tajās cilvēktiesībās. Bet, es domāju, ka cilvēki Eiropā,
paskatīsimies. Nu, man ļoti patīk Eiropas aristokrātiskais šarms, vai ne? Centrāla Eiropas. Centrāla Eiropas. Nu, Rietuma Eiropas aristokrātiskais, jo tiešām tagad jūs pareizi piebildīt, mēs esam Austruma Eiropa, bet mēs taču cenšamies šo aristokrātisko šārmu saglabāt. Un tiešām pētījumi 90. gados bija tad, kad demokratizējās kaut vai visa etiķete, tad runa bija par to, ka tomēr aristokrātisms ir jāskvērtība. Aristokrātiskais šarms. Un tu, lai arī liekulīgs, bet tas, otra cilvēka, ievērošanas veids savā elitē, protams, un savā grupā izteikts. Un kaut ko jau Eiropa šodien arī demokrātiski no tā ir mantojusi. Bet es domāju, ka morāli jau uz ko balstās. Tā morāli, kas neļauj to sist un ļauj sist tad, kad vajag. Jā, ļauj sist tad, kad vajag. Arī tā. Jo tur galvenais ir tas palīdzi dzīvot brīvi sev vispirms un pēc tam arī citiem. Tas ir Eiropas, tas princips, ko balstās, un es domāju, ļoti racionāls princips. Ja to ar savu brīvību ierobežo otra brīvība, netaisnīgi, taisnības jēdziens arī svarīgs. Un tur tad neskatās, vai tur ir tas kodeks tādā un tādā vai cilvēktiesību prasībās. Bet, ja tu esi kultivēts kultūrā un Eiropas kultūrā audzis, tad brīvs cilvēks, izglītots un racionāls un godīgs un taisnīgs. Neko vairāk vajag. Bet tas ir tāds ideāls, uz ko tikai tiekties. Un šķiet, ka liela ietekme ir arī bitei. Jo viens ir audzināšana, vai manuprāt, kā jūs redzat, cik vidēji ir ietekme uz mūsu visām šīm vērtībām, kuras jūs tikko nosaucāt? Mēs jau nevaram pēc tās vides dzīvot. Tā ir tas, ko šodien saka ekosistēma. Plašā nozīmē sociālā ekosistēma. Tā ir apkārt. Kāda viņa ir, tāda ir. Bet, ja mēs paskatāmies to pašu Imantu Zieboni, viņam arī bija tāpat padomju vide savā laikā. Bet viņš taču mēģināja darīt visu, lai tam cilvēkam parādītu, ka viņš var arī savādāk skatīties uz tām vietām savās epifānijās, vai ne uzvlaiksmi. Jūs tajos skaistajos uzvlaiksnījumos, kur viņš saka, bet vai mana epifānija ir patiesība, jo tā runā vienotrai pretī. Redz, tā nav racionāla lieta. Racionāla lieta nav, ka runā viens otram pretī, tā ir pretrunam, tā nav loģiska lieta patiesības sakarā. Tur ir ļoti savāds lietas ar to, jāsaka, ziedoja fenomenu vidē, sociālajā, vienveidīgajā, uzspiestajā. Un šie cilvēki bija tie, kas tad arī bēta laukā no tās vides. Un bija tiem sekotāji. Un es domāju, ka mākslinieki ir ļoti lieli šīs vides, izvedēji laukā no vienas vides. Vērtēt var ļoti dažādi to. Bet tā ir kultūra. Jā, varbūt mākslas nozares, mākslas un kultūras nozares pārstāv, varbūt tie, kas mums var palīdzēt tur sapludināt vai pārsplidzināt, un varbūt sastikties ar to nevienmēr pretējo, bet atšķirīgo. Jā, tā burbuļu tematika, un kā mēs katrs ikdienā dzīvojot Rīgā, laukos vai kur sastopam, ejot ar universitāti ar saviem dombiedriem, kas jau pēc būtības ir cik vien burbuļnēs tas burbulis var būt, jo tie cilvēki ar ļoti līdzīgām interesēm, līdzīgu vecumu un aptuveni līdzīgu, intelektu, piemēram. Un, tās saskarsme dažādo. Tad man šie tie labdarības visi pasākumi, kas ļoti daudz notiek arī Ziemassvētku laikā, ļoti kaut kā parāda sabiedrībai, ka burbuļi ir atšķirīgi.
Un, kad jā, mēs varbūt kādam varam palīdzēt, bet tad mēs arī pieslēdzamies. Man šeit dod 5 ir brīnišķīgs tāds labdarības maratons, kur katru gadu ir cita tēma, un mēs ieraugam to ļoti bieži to burbuļu. Vienu gadu man šeit bija arī senioru, tieši man šeit bija arī ziedojums vārds senioriem, ja es nekļūdos par vientulību vispārējo. Mēs ieraugam, es dzīvoju savā, es esmu tas individuāls, bet tik plaša pasaule, kuru es nesaprotu, neredzu un vispār nesaskaros. Un tas man gan skumdina, gan iedvesmo, jo ir tik plaša pasaule. Bet jūs esat nepacietīga, jums ir jāpadzīvo. Protams. Vēl, un ko jūs gribat uzreiz visu iepazīt? Nevar man jaunības maksimālisms nav līdz mūža galam. Es nezinu, tas jaunības maksimālisms, vai tas ir maksimālisms vai kas cits, bet tā arī ir, paskatieties, tāpat kā rudens, ziema, pavasaris. Ja cilvēks būtu tikai visu laiku vienā vecumā, tas taču būtu ārprāts, vai ne? Tie viņa mūža, knapie pārdesmit jau, ne, bet 78, 100 jau, tas jau. Tie gadi, tie taču ir tie daudzveidībai. Tu kā bērns vienādi redz pasauli, kā jūs, students, gudrs students, citādi redzat pasauli, jums tur ģimenē atkal citādi, pilnīgi cita pieredze. Tās ir tā pieredzes dažādība, kas, piemēram, ka es paskatos pa savu 8. stāvu logu, es redzu, kā mainās tā daba tur pāri privātās mājas un viss tas krāsu maiņa, daudzveidība. Tā ir tā dzīve, kur vajag nevis baidīties un nevar domāt par cieņu vienu un racionālu Eiropieti, bet kur vajag dzīvot daudzveidīgi. Un mākslinieki man liekas, tā ir tā grupa cilvēku. Viņi ir tie, kas iedrošina dzīvot savādāk, nebaidīties no pieredzes tādas, kur tu negribi līst iekšā, kā jums gadījās ar to riteņbraucēju, ja? Bet jūs taču atceraties tieši to gadījumu. Un daudzi citi tie gadījumi, ikdienas gadījumi, tie visi ir norakstīti, vai ne? Mūža laikā, bet tas atstāja iespaidu, un tu domā, vai tu atkārtos to, vai neatkārtos, ko tas man deva, ko tas nedeva. Pēc tam analizēt tu vari. Arī tos reizēm, ko es bieži vien nožēloju, ka es uzsprāgstu, kā saka. Es to burbuļu valodu nelietoju, jo man tas pats burbulis latviski, viņš kaut kā aizdomīgi skan. Un es jūtu, ka tagad arī kaut kur ir pieklusināts jau drusītas lietojums, bet nav arī aizstāvjēji. Tā ir tā jūsu vide, ja? Tuvākā vide, draugi. Sauciet, kā gribi, ģimene arī. Tas, ar ko man ar tiem cilvēkiem ir darīšana, bet ja mēs tā norobežojamies, ja es neredzu tos, kuri nav, kur ir ārpus, arī nav labi. Tad man tā pieredze arī sūta. Un tāpēc es vienmēr domāju, es aizstāvu to individualismu. Man individuālisms pēdējā laikā kļuvis aktuāls. Es klausos, un es jūs vispār nenosodu. Man patīk tā arī ideja, jo es esmu atradusi to veidu, ka tad, kad es rūpējos par sevi, uzsvers uz rūpējos par sevi, es pirmkārt tikai tad varu parūpēties par kādu citu, iestāties par kādu citu, un otrkārt, tad es neesmu sloks tiem citiem, vienalga kurā vecumā, jo visos vecumos mums var notikt gan mentāls, gan fizisks lietas, un to es tagad tik ļoti uzsveru. Man ir jābūt spējīgai parūpēties par sevi, un tad es varu dot pasaulē. Ja es īdu, ņemos, jūs man tur nepalīdz, jūs man to, manās rokās ir šis, par šo rūpēties. Un ja es rūpēs par sevi, tad es varu būt arī labāks cilvēks komunikācijā ar tevi. Ko tu domā par to pieminēto individuālismu šodien? Es nezinu, šis man liekas nav tas, ko es gaidīju šodien par, ka mēs aizrunāsim pēc individuālismu, jo man liekas, ka man gribētos teikt, ka tas varētu būt sabiedrībā kaut kas varbūt nedaudz nosodāms, ka mēs tomēr parasti aicinām domāt par citiem, domāt par mums kā visiem kopienu, kā, vai tie ir Eiropieši, vai tie mājas, kaimiņu dzīvokļu mājas.
man liekas, primāri aicina uz to, un tad ir iespējams savā ziņā tās interesants pavērsiens, bet es noteikti piekrītu tam, ka ir, lai tu varētu rūpēties par citiem vai domāt par citiem, tad kā pašam savai mājai kārtīgi labi teikt, pašam par sevi jāparūpēs. Bet es domāju, ka par individu patstāvību. Ar individualismu es saprotu tas, ko jūs ļoti jauki abi arī, jāsaka, stāstat man, un es piekrītu tam, un es mācos. Tas ir, ka individualisms tā ir patstāvīga. Pats cīnies, Nets Rainis pats rakstīja tādu dzejolīti. Un viņš zināja, ko viņš dara, uz ko viņš aicināja tos latviešus. Gan tad, kad viņš bija Krievijas trimdā, gan tad, kad viņš bija Rietumēropas, Šveices trimdā. Viņš zināja, uz ko aicināt. Šo latvieti, kurš nav pieradzis pie patstāvīgas domāšanas, pie patstāvīgas dzīvošanas, tas ir grūti. Un tas pats es atkal piesaukšu Jungu, kurš teica, ka visgrūtāk cilvēkiem ir sastapties ar savu ēnu. Un ja tu sastopies ar savu ēnu, un kuram nav savas ēnas? Un ko nozīmē sastapties ar savu ēnu? Es domāju, ka tas cilvēks, kurš vakaros, kad sevi gulēt, un ir tie momenti, kad tu nevar aizvakt, ka tu visu laiku analizē savas bijušās darbības un domā, ko tu izdarīji? Vai tu izdarīji tā kā vajadzēja? Un kāds tas iznākums bija? Iznākumu nevar mainīt, bet tev ir sajūta, ka varbūt tas nākamreiz var darīt citādāk, un tas tik ļoti aizdomājies. Es varbūt tā varbūt savā veidā sastapinās ar to manu ēnu, kuru nav tas vieglākais. Es domāju, ka man dzīvē vēl ļoti daudz šādas epizodes priekšā certies ar viešām pusēm. Noslēgumā es gribētu jums pajautāt par to patstāvību. Es to varu jūtos ļoti iedvesmot no šīs sarunas. Kaut ko es paņēmusi. Kas jums ir bijuši tie pamat lietas, kas jums ir palīdzējuši sevi izjust to patstāvību un nostiprināt cauri laikiem? Izdzīvošanas mērķi, izdzīvošanas vajadzība. Bieži vien nejauka vajadzība ielāgoties, piemēram, un pēc tam vērtēt. Es esmu padomu laiks, kas jums ir tik ļoti svešs, jums varbūt drusība vēl kaut ko, bet arī neko jūs no tā neatceraties. Tur bija pilnīgi citi izdzīvošanas likumi. Un tur arī tā patstāvības iegūšana bija neiedomājami sarežģītāka. Jo tur tik daudz, kas tika aizliegts, un tāpēc, būsim godīgi, no Eiropas es visvairāk esmu iegūst varbūt to, caur kultūru brīvības vērtību. Tik ārkārtīgi sarežģīto brīvības vērtību. Un es reizēm domāju ne par sevi, bet šoreiz par to, un kāpēc latviešu, ar ko sākās latviešu pašapzināšanās, sevis apzināšanās, kas arī ir daļa no patstāvības, liela daļa no patstāvības. Viņi sākās faktiski ar Šilera tulkojumiem. Tas Šilers, kas uzrakstīja to Odu priekā, tika tulkot 4 reizes jau 70. gados 19. gadsimtā. Šilera laupītāji 6 reizes tulkot lūga. Jo Šilers ir tas, kas aizstāvēja šo brīvības vērtību par katru cenu mākslinieks, dzejnieks, filozofs. Un es domāju, ka mums Latvijā tad ar viņu, es domāju, kāpēc šie cilvēki, Juris Aldunāns, Auseklis, tie pirmie latviešu patstāvīgie domātāji, kāpēc viņi tulkoja Šileru? Un kāpēc viņš bija vajadzīgs Latvijai? Un daudz reizes viņš pēc tam ir, un līdz šodienai vēl pieminēts, un varbūt drusciņ piemirsts, bet vienalga jau tagad citi ir stimuli tai patstāvībai. Tā kā tā patstāvība ir radināta caur Eiropas kultūru. Patstāvība, brīvība,
tā ir radināta caur Eiropas kultūru. Un brīva cilvēka nosacījums ir tas, ko mēs visu laiku runājam. Nu, ja viņam jābūt koptam cilvēkam, jūs jau to ļoti labi pateicāt, lai es tur iejaukšu. Nu, viņam ir jābūt spējīgam sevi vadīt. Vienkārši tas, ko jūs teicāt, un kas visiem ir vakarā, te domā, ko te esmu dienā darījis. Domā un nevienmēr izdodas saprotu, ja? Vai ne? Nevienmēr izdodas otrais neatkārtot to pašu, ko latvieši saka par to grābekli. Bet, nu, vienalga, es zinu, ka es varu uzstāvot kādu. Es gribu pateikt jums lielu paldies. Mana asaras pat saskarēja acīs, jo tas runāja daudz ko atcerēs. Jo, man liekas, ka tas ir arī ok, ka mēs kāpjam uz grābekļiem. Bet, ja mums ir vērtības, tad man liekas, ka mēs varam arī atgriezties no tiem grābekļiem. To, ko labi iemācīt. Es jums gribu pateikt lielu paldies!